Citreiz palien kaut kur un jau iegriež tā. Viņš tā kā tādu adatiņu čiņg tā. Tad arī viss tas līdz kājas pēdai, viss tās nervs sāpēja, jā. Tāpēc nevarēja nekur atrast vietu, kur varētu paglāpties un kā paglāpties. Sākās tad, kad es vēl strādāju Daļietavā kā elektroinženieris. Varbūt tur es viņu kaut kur sagriezu, un tad man sākās tās sāpes. Kā apgulos, tā uzreiz mežonīgas sāpes, tās grūti aprakstīt. Tieši Krustu rajonā, jo vilka arī pa labo kāju uz leju. Tā kaut kā nevaldāma, nekontrolēta bija. Un tas kolēģis Eģus, humora vīrs, viņš saka, tev tā viena kāja uz veikalu skatās. Un es tā, ejot tā pats pavēroju, tiešām tā viņa griežas tā, kur mums tur aplī veikals ir. Šoreiz kaut kā grūtāk bija galā tikt. Un tad es jau zināju, jau agrāk no reklāmām par to kosmodisku. Es vēlreiz internetā pārlokoju visu to. Un nospriedu, ka nevar būt, ka tie nieki rakstīti, ko viņš dod. Tur ļoti daudz un plaša informācija. Toreiz man tās sāpes negribēja pāriet nekādiem smēriem, un tāpēc es viņu arī nopirku, to kosmodisku. Jā, man tie sekcijā viņš stāv. Nu jā, un tad es viņu liku veselu mēnesi, un nevis uz krekla, bet uz pliku ādu, uz muguras. Un gan augšdaļu, gan apakšdaļu, jā. Brīnumus gaidīt nevar. Pacietība vajag. Jo pirmās, teiksim, es nedēļu nonēsāju, praktiski, tā varbūt bija mazāk, varbūt nebija mazāk, bet jau otrā nedēļā es jūtu, ka jau ir, tā kā mazāk, un jau priecīgs, liek tālāk un nesā tālāk, un es mēnesi nonēsāju. Un vēl arī pa virsu, man jau katru dienu bija jābrauc ar mašīnu līdz Tukumam. Arī vieglāk braukt, ka tur tā vēl parīvē drusku tā, labi. Tiešām tas bija to vērts, jā, jo tas ļoti palīdzēja. Es ar to arī pabeidzu savu to aktīvo slimošanas laiku tieši ar kosmodiska palīdzību, jā, tātad tas noteikti bija to vērts. Kosmodiska klasika ir klīniski pārbaudīta ierīce, kur izstrādājuši eksperti, lai atvieglotu vai remdētu sāpes mugurkaulā un muguras zonā. Iepakojumā jūs saņemsiet garo daļu visai mugurai un īso daļu muguras lēsdaļai. Papildus jūs saņemsiet arī kokvilnas somu drošai produktu uzglabāšanai, lietošanas instrukciju un kosmodisku muguras vingrojumu programmas būkletu. Šitās divas ziemas varēja izslēpoties, cik tik uziet. Citreiz es to 7 km distanci vēl pa 2 reizes nobraucu. Bet es skatos, ka jau ir atkususi jūrmala, jau tagad var nūjot. Tas ir obligāti jādara, jo kustības tā ir dzīvība. Un tie, kas saka, ka nevar kustēt un čīks tikai, tas nav lieta. Es soļoju un slēpoju ar visu kosmodisku arī, ka vajag, jā. Jo nekāda vaina nav, jā, labi. Ka vajag, es viņu paņemu un viņš ir darba kārtībā, jā. Viņš jau nenodilst nekā, tā ka to varēs lietot arī nākošā paudze noteikti. Tā cena jau salīdzinot ar tiem aparātiem, ko es esmu pircis, tas jau tīrais nieks ir. Noteikti nopirktu atkal pie pirmajām sāpēm, jo es zinu, ko tagad nozīmē kosmodisks. Es viņu nopirktu tiešām, jā. Tikai vajadzēja noticēt viņam, ka tas ir to vērts. Jā, tā kad tas bija to vērts. Ja kosmodiska klasika jums nepalīdzēs 30 dienu laikā no iegādes brīža, mēs atmaksāsim preces vērtību. Turklāt piegāde visā Latvijā ir bez maksas. Zvaniet vai apmeklējiet www.kosmodiska.lv. Mugura būs jums pateicīga.